Pirmā praktiskā darba otrajā video mēs uzstādīsim Eclipses rīkus kopā ar Android un arī palaidīsim vienkāršu programmiņu. Iepriekšējā video daļā mēs uzstādījām Javas komandrindas vidi un arī nodefinējām vides mainīgos. Ja jūs vēlaties pārbaudīt, vai tas ir pareizi nostrādājis, var aiziet uz starta pogu, rakstīt CMD un palaist Java atstarpe un kopā sarakstīts -versiona. Vajadzētu parādīties uzrakstam 170, laidiens 67. Vides mainīgos var apskatīties šādi set, atstarpe Java pasvītrojums home. Viņš parādīs, kurā direktorijā jums Java ir uzstādīta, un, ja paskatīsimies set path, tad redzēsim, ka tur ir arī ierakstīta direktorija, pirmā direktorija līdz semikolam. Šeit ir iekopējies tas Java home mainīgais starp citu. Un tātad, ja mēs laidžam komandu Java, tad tā nav viss kaut kāda patvaļīga Java, bet tā ir tieši tā Java, kura atrodas šajā direktorijā. Tik tālu par komandrindu. Bet vairums cilvēku strādā no Eclipses, tāpēc mēs savāksim arī to. Rakstam meklēšanas lodziņā Android SDK, un pirmais links jums ļaus savākt šo Eclipses spraudni, klikšķinot uz zilās pogas. Piekrītam noteikumiem un izvēlamies, kura mums arhitektūra ir 64 vai 32 biti, ko arī iepriekšējā video esam paskatījušies. Savācam viņu. Pēc tam, kad fails ir savākts, iesim uz vietu, kur viņš atrodas, atvērsim viņu ar dubultklikšķi, nokopēsim visus šos failiņus. Tagad vajadzētu aiziet uz kādu vietu, kur jums kā lietotājam ir tiesības rakstīt. Man, piemēram, zem C users kapsītis, un viņā izveidošu jaunu direktoriju ADT, Android Development Tools, un šeit arī visu iekopēšu. Kopēšana aizņem diezgan daudz laika, jo failu ir ļoti daudz, kā redzat, 12,000. Tiklīdz kā Eclipse ir atarhivējusies, varam atvērt direktoriju zem ADT, uzklikšķiniet uz Eclipses, un jūs ieraudzīsiet tādu programmiņu Eclipse exe. Šai Eclipse exe var izveidot kopiju, un šo kopiju var uzkopēt uz sava desktopa. Man te viena jau ir, tāpēc es viņu nosaukšu par Eclipse 2 shortcutu, jeb latviski sakot īsinājumu ikonu, un izvilkšu viņu šeit ārā. Pirmo reizi darbinot Eclipsi, viņa prasīs, kur ir jūsu darba direktorija, un man viņa piedāvā zem users kapsītis workspace. Un es varu ieķiksēt šajā rūtiņā, izmantojam šo un turpmāk vairs neprasām. Šī Eclipse ir ideāli piemērota, lai veidotu Android aplikācijas, bet tas, ko parasti mazāk uzsver, ka ar viņu var izveidot arī pašus visparastākos Javas projektus. Un vienkāršākais Javas projekts varētu būt tāds, kuru mēs nosauksim Hello. Kā redzat, viņš veidos savus failus zem users apsitis workspace. Tātad to, ko jūs nu pat izvēlējāties. Tālāk, ja es gribu veidot jaunu projektu, es varu pateikt File, New, Java Project. Un pēc tam ierakstīt viņa nosaukumu. Un viņš izveidos direktoriju izējas failiem. Un šeit labā prakse liek izveidot pakotni, piemēram, mēs varam viņu nosaukt LV Hello, tātad tāds Hello, kurš atrodas Latvijā, un zem viņa varam izveidot Javas klasīti, kuru arī varam nosaukt, piemēram, Hello. Pašas vienkāršākās programmiņas ir tradīcija visās programmēšanas valodās nosaukt sveicināta pasaule un izdrukāt vienu rindiņu attiecīgajā valodā. Un šeit ir arī, kuras metodas mēs gribam, un mēs pasakam, ka mēs gribam izveidot metodi public static void main, tātad galveno metodi. Visiem Javas failiem nav vajadzīga šī galvenā metode, bet vismaz vienam vajadzētu būt, citādi viņu nevar palaist. Nu, un šeit ierakstīsim tādu rindiņu system out, println, sveicināta pasaule. Viņam neiepatikās garumzīme, un mēs varam
pateikt, kā jānoglabā kā UTF-8, tātad kā Unicode fails. Ar labo klikšķi uz Hello uzklikšķināsim, atvērsim Properties. Pašā augšējā sadaļā Resource ieklikšķināsim failu kodējumu kā UTF-8. Tagad esam noglabājuši. Un viņam joprojām nepatīk droši vien tas, ka man nav semikols. Tiklīdz kā es esmu izlabojis visas kļūdas, programmiņā pazūd visi sarkanumi. Neieliktais komandas semikolu, tā ir sintakses kļūda, tāpat kā latviešu valodā neliktais teikuma punktu. Mēs varam viņu palaist ar noklikšķinot šeit uz tāda maza trīsstūrīša, kurš ir blakus šim zaļajam aplītim, un teikt Run as Java Application. Viņš izdrukā mums sveicienu. Pie viena varam izveidot arī otru klasīti, kuru aplūkojām nodarbībā, kas ir reizināšanas tabula. Šeit veidojam klasi, kuru nosauksim Multiplication Table. Arī klases veidojam ar labo klikšķi, spiežot uz pakotnes nosaukumu un izvēloties klasi. Šeit New Class. Šobrīd viņi ir izveidojusi mums tukšu, bet mēs varam iekopēt kaut kādu saturu. Piemēram, šeit kompilators pamanīja, ka nav pazīstama tāda klase random. Mēs varam klikšķināt uz lampiņas un kreisais klikšķis un importējam Java util random. Tātad šajā brīdī parādās šeit jauna rindiņa. Mums kompilators palīdzēja, pateica priekšā, ka tādu lietu viņam gribās. Pamēģināsim palaist šo reizināšanas tabulu. Pateiksim Run as Java Application un uzreiz redzam kļūdu. Kļūda ir radusies 16. programmas rindiņā. 16. rindiņa ir te. Jūs varat apakšā izlasīt, kurā no rindiņām atrodas šis mirkšķinošais kursors, un šeit acīm redzot ir mēģināts piekļūt masīva elementam, bet tajā masīvā nekā nav. Mēs neesam tur neko izveidojuši. Lai pateiktu, ka mēs vēlamies reizināšanas tabulu ar noteiktu skaitu rindiņām un kolonnām, mums vajadzētu uzklikšķināt šeit blakus zaļajam trīsstūrītim, atkal uz tā mazā melnā trīsstūrīša, un pateikt Run Configurations. Tātad mēs nedaudz precizēsim, kā mēs šo programmu gribam palaist. Izvēlamies šeit Multiplication Table, šeit izvēlamies Arguments, un programmas argumenti būs divi skaitļi, 20 un 20. Šajā brīdī mēs varam jau viņu palaist, Run as šo pašu jau Multiplication Table, un mēs redzam, ka viņa vairs nelamājās, bet ir izdrukājusi lielu HTML veidīgu teksta palagu. Vienīgā nelaime, ka mums viņu nav sevišķi ērti apskatīties. Mēs varētu viņu iekopēt Notepad teksta redaktorā un pēc tam vērt ar pārlūku programmu, bet ir drusku patīkamāks veids. Mēs varam atkal ieiet iekšā Run Configurations, apskatīties tādu sadaļu Common. Šeit pateikt, ka mēs gribam visu programmas izvadi, to, kas tiek drukāts, arī attēlot failu sistēmā. Izveidosim uz mūsu darba virsmas, jeb desktopa, failu aa.html. Noglabāsim, spiežam Apply, spiežam Run. Joprojām viņš izdrukājās. Viņš ir tagad izveidojis arī tādu failiņu aa.html. Jūs varat uzbraukt viņam ar pēli virsū, paskatīties, vai viņš ir nesen ģenerēts. Šeit sanāk, ka viņš ģenerēts 1 minūti pāri 2. Šeit es redzu to pašu, tā ka viņš ir pavisam jauns fails. Un klikšķinam viņu atveram. Ar šajā gadījumā Firefox pārlūku programma viņu atvērs. Un kā redzam, mums ir reizināšanas tabula, kura ir izkrāsota tā, ka skaitļi līdz 40 ir gaiši zili, skaitļi no 41 līdz 80 ir oranži, no 81 līdz 120 ir pelēcīgi, un tā tālāk. Krāsas tur pa vidu tiek izvēlētas pilnīgi nejauši, tā ka katra tabula jums būs savādāk.